padomāt, kas ir sevī skaistums, kā tu viņu translē, kā tu viņu saskati, vispār apstāties un apdomājiet, kas man ir skaistums. Vai es ieejot mājās gribu radīt, es gribu mīlēt, es gribu to dot, vai ejot ārā, es jūtu šo skaistumu, piemēram, tiem, kam ir dārzi, kā viņi viņus iekārto, un tas ir skaistums. Arī meži ir skaisti, un nepļauta zāle ir ļoti skaisti, jo tā ir Dieva radīta, tā ir daba, tā ir zemes māte, un šeit mēs varam par variācijām, jo viņš arī rāda, ka šie sakoptie pils dārzi, viņi cilvēkos radīja to sajūsmu un vēlmi radīt, vēlmi mācīties, vēlmi izzināt, ja, kur vēsture tiek, vēsture ir pirms 100 gadiem mainīta. Ja. Tas nav gluži, ko mums stāsta par